Labi, sakars Hearthstone'ā mēs ieslēdzamies mača sākumā. Mums būtu bijis vēl viens mačs, kurā ļoti labi varētu pasmieties par to, cik pretinieks sīvi cenšas izdarīt neko, taču mazas tehniskas grūtības, un līdz ar to sāksim no šī mača. Mūsu mērķis ir sakrāt 20. līmeni šamanim. Nezinu, vai tas šodien izdosies, taču mēģināt var. Interesants kombo. Es zinu, tu droši vien nespratīsiet, kāpēc es atstāju savu Shieldmasteru, kuram it kā ir veseli 4, lai arī parasti labāk. Tāpēc, ka otrāk ir labāk, jo, kad redzat, man nav trīnieka neviens šobrīd 3-dropa, toties man ir Nerubians. Kāds būs mums nākamais solis? Mums nākamais solis būs ļoti vienkārši Mad Bomber. Un es cerēšu, ka tas variants A nostīs vismaz vienu no viņa tontiem. Variants B. Variants B, 2 slodzes Nerubianim, un man ir decent monsters. Something up? Nu, 1 ir lieliski, perfektais iznākums. Mēs tiekam pie 4 monstru. Nākošajā gājienā mēs jau varam bortklierot šo. Atceramies, ka tas ir meiķis, līdz ar to viņš noteikti frīzos like no tomorrow. Un 7. turnā jāuzmanās no Consecration. Nu, nē. Bļā, viņš pazaudējām vienu monstru. Nu, kāpēc? Tā, 3. Wow. Viņš iztērēja Flame Cannon jau tik ātri. Es nezinu, vai tas priekš manis ir labi vai slikti. Labi. Es gribu pēc iespējas ātrāk tikt vaļā no viņa tontiem, lai es varu sākt veidot kaut kādu normālu spēli. Un tāpēc es atbrīvošos no viena no šiem tontiem. Jo tie rada viņam iespēju aizsargāties. Labi, viņi ir nulīti, bet es neko nevaru izdarīt. Jā. Tad metīsim laukā Senģinu, ļoti cerot, ka pings būs šeit. Pings ir tur. Tas nebija tas, ko es esmu, bet labi. Mēs beidzot turam domāt par uzbrukumu. Kopēc mums damage 6. Nekas man ir pāris varianti, kā es varētu rīkoties šobrīd. Tā ziņā ir jāskat. Viņš man atbrīvo no man pingeru. Okay. Viņš ļoti grib atbrīvoties no mana Senģina. Tas ir loģiski, jo Senģins var būt pain in the ass. Tā. Give minion Vinčurī. Flame Totems. Nāksiet droši vien šo riskēt. Patiesībā sakot veiksmīgi. Ok, Senģinu viņš droši vien nopingos vienkārši. Bet viņš uzbruk šim, viņš arī mirst. Ļoti veiksmīgi. Līdz ar to viņš nevarēs atbrīvoties no šī. Nesnāks. Ok, man nepaveicās. Es aizmirstu, ka viņam varētu būt Arcane Explosion. Vajadzēja pat mazliet uzmanīgam. Tagad man jākļūst vēl uzmanīgākam, tāpēc, ka nākamajā gājienā viņam būs Flame Strikes. Un, lai arī prasītos likt Boulderfist ogri, es rīkošos mazliet netipiski un jau pusbeigtu minionu heksošu. Un uzmetīšu vienkārši par stoptējumu. Es teiktu, neiespringsim. Dosim viņam iespēju papriecāties, jo es baidos no Flame Strike. Turklāt es negribu, lai man atkal frīzo man Boulderfist. Tad viņš ir tontot. Šobrīd pat mazliet... Tā, kā būtu izdevīgi? Nu, droši vien tagad gan ir jālai Boulderfists. Droši vien. Tagad ir jāpadomā. Es uzlieku Boulderfistu, viņš uzsit ar to. Man vairs nav Boulderfista. Damn! Tāds variants man nepatīk. Rīkosimies savādāk. Lieliski. Atkal. Un tagad cerat bijoties no viņa šī tonta. Un tagad... droši vien jāatcer, ka viņam no Flame Strike. If you control secret, at the end of your turn, gain 2/2. Par laimi, viņam nav secret.
Echo of Medivh. Aha, tad viņam rokā ir vēl viens Lord of Arena, kas mani absolūti neiepriecina. Ai, labi, jāriskē ar bolderi. Ar bolderi jāriskē. Vai man ir kāda iespēja? No, looking at. Un Spectral Spider. Spectral Spider, diemžēl šajā gājā uzbrukt nevar. Tagad jādomā, man labi, es neziedošu viņam. Spectral, nu kā, viņš noteikti ir uz manu boulder pistolu. Droši vien šādi, un ping, un dāna. Un pēc tam uzlikt nākamo. Bet labāk atstāt šo monstru. Tā teikt, nākotnes vārdā mēs neuzbrukam. Atvainojos par ceršanas skaņām. Esmu izslāpis. Secrets. Mage'am ir ļoti daudz secretu. Un šis puika tūlīt no tā iegūs. Paga. Abi puikas tūlīt no tā iegūs. Tas man nepatīk. Viņš to grib iznīc. Ai. Tā. Tā. Nu, man pat vairs nav tad nopietni ideja. Labi. Iesim uz šādu variantu. Secret. Mirror Entity. Es nezinu, tas sliktākais variants šobrīd. Viņam ir 5, viņam ir 16 damage. Es mēģināšu viņu norašot. Es zinu, ka tas ir ļoti riskanti un droši vien arī naivi, taču, ja man izdzīvo Bolderis un šis, kas, protams, ir maz ticams, viņš droši vien ding, ding, ding. Es aizmirstu par viņu otru Lord of Arena. Un vēl viens secrets, kas droši vien ir vēl viens. Jā, tie ir 7. Nu jau ir man vajadzīgs mazliet brīnums. Kurš iespējams tikko pienāca? Kurš iespējams tikko pienāca? Tā. Tagad. Labi, riskēsim šādi. Ai! Tā bija kļūda. Tā bija pamatīga kļūda. Nezinu, kas tas bija par secretu, bet es pieļauju zaudējumu kļūdu. Šis neaprēķins maksājums duela. Diemžēl man bija jāsbruk ar bolderi. Tad mēs būtu uzvarējuši. Nedošas viņam iespēju papriecāties. Lūk, šī te mazā kļūdiņa, nepareizais aprēķins maksāja. Un pārāk lielā piesardzība no tā, kāds varētu būt šis secrets, maksāja maču. Nu, pašlaik, kā saka, nesmuks video sākums, mēs esam nospēlējuši 8 minūtes un zaudējuši pirmo maču. Paskatīsimies, kad būs otrais. Es ļoti ceru, ka ne meģis, jo man ir riebis spēlēt pret meģiem. Tieši tāpat kā pret raugu. Meģi un raugu riebis pret viņiem spēlēt. Nu vai rāda man Worthy Opponent, lai mēs varam ķerties pie darba. Un Worthy Opponent. Hunters. Nu. Jāsās kādu tipu Hunters. Ja viņš tur baigi ar bīstiem mārdīsies, tad man būs vāks. Tā, Spectral Spider. Nē, Haunted Creeper, Knife Juggler, Totemic Decent. Es pieļauju doma, kad ir jāriskē izmest Knife Juggleri pirmajā gājienā. Un tad otrajā lika Haunted Creeperi. Vai... Nē, vispirms jālai Haunted Creepers, tad mēs uzmetam Knife Juggleri. Ja viņam kaut kas ir laukā ar Haunted Creeper uzbrukam, viņš nomirst, un mēs dabūnam 2 pingus ar viņu nazīti. Tracking. Ok, jā. Tad mēs paliekam pie savu. Nu, davai, es domā. Ātrāk. Labi, ok.
Vēl es varu likt Madbomber. Tas... Patiesībā sakot, jāpatur. Nu, skaidrs ir tas, ka man ir jāliek viens no šiem diviem. Es domāju, ka man vajag sākt ar uzbrukumu. Es domāju, ka ir jāsāk ar uzbrukumu, lai es arī kaut ko iesis. Un ļoti veiksmīgi. 3 pasēju. Lieliski. Un tagad varēs domāt otrajā gājienā. Juggler vai Haunted Creeper. Tas vēl kā saka būs jāpadomā, bet, nu, katrā ziņā ļoti veiksmīgi. Sīkreiz droši vien 2 damage šeit situ pasēju. Līdz ar to mēs darīsim ļoti vienkārši. Vispirms šādi. Ne, tas nebija tas, ko es domāju. Un tagad riskēsim Haunted Creeper. Diemžēl man neizdevās uzpingot ar nazīšiem, bet... Es varu vēlāk izmantot Feral Spirit. Iron Force. Ok. Es joprojām nolasim šo, man radās papildus ideja. Flash Eatings. Ir mazs kārdinājums sākt šādu gājienu. Flash Eating. Flash Eating Girl. Labi, darīsim. Negluži tā, kā es gribēju. Es sākumā vēlējos ielikt adjacent minions H+2 un abus viņus pastiprināt un tad ar vienu no viņiem nosarot pa seju. Bet arī šādi var. Tagad, kā saka, joprojām ir 3 minioni. Nākamajā gājienā. Tas ir nākamajā gājienā uzlikt vispirms Night Juggler, pēc tām Flame Tongues Totem. Protams, es gribēju no tā, ko viņš to izdarīs. One shot, one kill. Tici man, tas man nesatrauc. Tici man, šis monstrs man nesatrauc. Bloodfang Raptor arī īpaši nesatrauc. Un tas arī viss. Es tā kā varētu... Nu jā, darīsim tā, kā es gribēju. Tagad šādi. Un tagad man būs 2 normāli monstri. Un lieliski, viens nost. Un tagad mēs noziedam šos 2 minions. Viņš iegūst vēl papildus buff, līdz ar to tas ir 9 pasēju. Tas ir 3-1. Un, lai mans totēmiņš ilgāk dzīvot, iedosim viņam 2 healths par brīvu. Līdz ar to viņš ir 0,5. Nu, 5 damage vienam monstram nav grūti iztaisīt, jo īpaši tu saproti, ka tev ir 9-2 monstrs. Un nākošajā gājienā Lethal Angel neizdara neko kaut cik nozīmīgu. Ļoti iespējams, ka viņš padosies. Nē, viņš nepadodās. Viņš iznīcinās. Viņš iznīcinās manu monstru. Ar to viņam vēl nepietiek. Un tas bija viss, ko viņš varēja man izdarīt. Un... līdz Lethal man pietrūkst. Taču mēs... uztaisīsim savu mazo aizsardzībiņu. Vispār? Varbūt arī būs Lethal. Man ar matemātiku nojāk bišķīt. Nē. Līdz Lethal mums viena dzīvība pietrūkst līdzīgi kā iepriekšējā duelī. Cerēsim, ka šajā duelī man... man 27 health rezervē, tā kā es domāju, ka pietiks. Es domāju, ka viņš vienkārši konsīdos, jo... es tiešām nevaru iedomāties, ko viņš varētu izdarīt, lai šo bordu klierot un izglābt savu pakaļ. Es tiešām to nevaru izdomāt. Es, protams, neesmu nekāds Hearthstone Pro. Tas noteikti nebija tas, ko viņš vēlējās. Kāpēc tu aizkavēji? Pašsaprotam. Jā, viņš tagad vēl domās noteikti. Nu, uzbruc manam tontam, kāpēc tu nevarēji vienkārši konsīdot? Viņš ļoti labi saprot, ka tev nav izreču. Viņš saprot, ka tev nav izreču. Es vēl viņu varu pakacināt. Skaties, es uzmetīšu Wind Fury monstram, kurš nemaz nevar uzbrukt. Un izšausies, un tu nomirsi. Tu varēji konsīdot un būtu miers. Nu ko, 1-1. Līdz tojamies 19. līmenī. Tas bija ļoti vienkārši. 3. mačs. Varētu izvilkt šodien 19. līmenī. Un tad jau nākamajā reizē mēģināt 20. vai arī, kā saka, offlineā. Izspēlēt 20. un tad jau kaut kad kādā no Tavern Brawliem, jo mans mēģis ir sasniegt 20. līmenī, lai var spēlēt Tavern Brawl.
Šodien tas man noteikti neizdosies, bet kaut kad. Un mage. Cik es esmu laimīgs redzot mage tā. Ok, consider. Thanks. Protams, ka šāds duels man sevišķi neko nedabū. Ja? Kā saka, es jums uzvaru par brīvu. Ātrāk, kur dabūt kopārs? Jā, man varētu jautāt, kāpēc es, teiksim, spēlēju šāmanu, ja var skaidri redzēt, ka man par viņa uzvarām nekas nenāk. Ka es nespēju kaut kāds warriors citus, par ko man nāk, tā kā kopā ar questos, tāpēc, kad man šāmans vienkārši ir viss tuvāk 20. līmenim. Un, lai spēlētu Turnbro vai Hero 20. līmeni, un, ja man citiem visiem ir kaut kāds 13, 14 vai vēl mazāks, tad loģiski es spēlēšu to, kam bija 18. Tā. Es teiktu, ka es atstāšu Minfury man tikai nenoderēs, Matter Bomber nost, un atstājam Crackle un Haunted Creepa. Nekas beiglabs man nesanāca. Skatīsimies, ko viņš darīs. Viņš pirmie gājienā kaut ko uzmetīs. Greetings, friend. Fuj! Es gribēju likt Haunted Creepu. Un to es arī darīšu. Jā, it kā es varēju ar Rockbiteru viņu nosist, bet... Ja viņš man nosita Creepu, es vienkārši iegūs 2 monstrus. Viņš būs uz spēr shit. Bet būs 2, 1 monstri, kas arī var noderēt. Sort of. Viņš sitīs pa sēju. Viņš uzliek armorīt. Paskatīsimies tālāk. Ko es izvilkšu? Matter Bomber. Sitīsim pa seju, un tad Matter Bomber. Nē. Patiesībā vislabākais iznākums, kādus varēja iedomāties. Vislabākais iznākums. Es cerēju, ka tā notiks. Es nobējos, ka varbūt 3. trāpīs man. Vai... viņam bez tas arī būtu labi, bet tas nebūtu tik labi. Ja viņš paliek pēc manis labi, viņš dabūtu spare part, bet... Es šobrīd spare part viņam neko nedod. Un lūk, šis viens no retiem gadījumiem, kad raid leader, kuru es nesaprotu, kāpēc es esmu atstājis savā dekā, noder. Jo, kā redzat, man ir 3 monstri, un tagad man ir 4, 2, 2, 1, 2, 1. Tas ir tīri normāli. Protams, ka viņam šos 4 minienus novākt nebūs nekāda problēmu, jo viņam ir pietiekami daudz kāršu, lai varētu pacīnīties. Kāzoties, kad viņam ir taunts. Tāds pretty neteiksim baigi labi, tāds normāls taunts. Tā. Domāju, ka es rīkošos ļoti vienkārši. Es noziedošu vienu no Spectral Spideriem. Jā, man būtu pēc iespējas vairāk jāizmanto, bet... šoreiz tik un tā jau gribēšu, jo man visi ir diezgan mīksti monstri. Un Crackle, man nav garantija, ka viņš viņu nostīs, līdz ar to es labāk nospēlēšu, tā teikt, uzmanīgi. Jā, tad tik un tā ar to varētu nepietikt, līdz ar to noziedosim vienu no Spectral Spiders. Un turpināsim sist viņam pa seju. Un gaidīsim nākamo turnu. Ar šo es nesteikšos, jo šis ir, jāsaka, riskants gadījums, ja man ir 2, 1, 2, 2. Ok, man paliks tikai viens no maniem monstriem, bet viņam nepaliks neviena. Man palika... monstris 2. Kā var... Nē, es taupīšu šo kārtu. Un mēs vienkārši uzmetīsim nākamo Spectral Spider, vēl vienu totēmu. Lieliski tons, viņš nevarēs man nosist šo. Protams, ka tas ir nožēlams tons, bet tons paliek tons. Viņš man nevarēs viņu nosist. Un viņš uzliek maiksnu. Atcerieties, tās ir no Naxxramas. Tā. Es gribētu likt Sunwalkeri, bet tagad tas ir diezgan bezjēdzīgi.
Man vajag pēc iespējas ātrāk atbrīvoties no mēksnes. Labi, liksim crackle. Lūdzu 6 damage, lūdzu 6 damage. 4 damage. Fuck that shit. Fuck that shit. Ok, mēs mēģināsim viņu norašot. Mēs mēģināsim viņu norašot. Viņš man... pareiz man otrais sitiens. 7 damage man ir jāspēj izdarīt. Nu, viņam nav daudz kāršu, kas varētu pagriezt tā, lai es nevaru no sava 6, 7, 10 damage viņu novākt. Plus, es varu vienmēr silence. Labi, man paliek 7 damage. Wind Fury. Fuck. That wasn't what I was hoping for. No, es viņu tādā, jā, tā kā paredzēju. Un maisiņa joprojām ir dzīva. Tā. Droši, cik man ir? 6. Ok, skaidrs. Lūk, šajā brīdī Mother Bomber man noder. Uzsitam tur un ceram, ka viņš novāks maiks, no vienkārši sametīs 4 viņam sejā. Nē. Nē. 1 sejā. Maiks nenost. Ok. Sort of decent. Man laukāri. Viņš padodās. Man laukāri viņš padodās. Un mums ir neliels winstreaks pateicoties tam, kas padās, un mēs paliekam pat nav vairs engineeri. Un tam mēs 6 uzmanību nepievēšu, un mēs kļūstam par 19 līmeni. Mums arī pārāk tam es uzmanību pievēršu. Tas ir viens no maniem mini-mēķīšiem. Lēnām krājas kopārīšu par uzvarām. Vēl 12 minieni būtu jānod, bet, nu, tas gan jau citreiz vai offlineā. Tā kā paldies par skatīšanos un līdz nākamai reizei. Uzredzīt!